Daži cīnītāji uzvar cīņās, bet Saenčai lika pasaules līmeņa cīnītājiem izskatīties smieklīgi. Gadu gaitā uz ringu kāpa daudz lielāki pretinieki, pārliecināti, ka izmērs, spēks un spiediens uzvarēs Saenčai. Taču lielākā daļa no viņiem aizgāja prom apkaunoti. Tuhu ieradās sagatavojies, domādams, ka ir atšifrējis burvi, sākumā apmainoties ar sitieniem un turot līdzi tempam. Tuhu izsmēja viņa cīņas vidū, skaļi un tieši sejā. Un Saenčai atbildēja ar nogāzieniem un turpināja strādāt, līdz nevainojams kreisais kross nogāza Tuhu uz grīdas, pirms viņš paspēja pabeigt teikumu. Nekad neizsmēja labāko dzīvotāju bokseri, bet Tuhu vismaz bija pietiekami nekaunīgs, lai kaut ko pateiktu. Nākamajam pietika nekaunības tikai parādīties. Millers bija milzis, gandrīz 18 kg smagāks ar pārsvaru roku sniedzamībā. Bet Saenčai tas neuztrauca, un 2 raundu laikā milzis turēja viņam līdzi. Tad Saenčai izvilka savu jautājumu zīmes sitienu ar kāju. Millers to nepamanīja. Viņam sadragāja ķermeni un nosūtīja viņu drebēdams uz grīdas, kā sabrukušu torni. Bet, ja tas bija iespaidīgi, tad nākamais fināls bija vēl iespaidīgāks. Tas notika gaisā. Barača pātrināja tempu un piespieda Saenčai strādāt. Viņš bija konkurētspējīgs, agresīvs un izdarīja tīrus sitienus. Tad Saenčais uzlēca no zemes ar augstu spērienu lēcienā, kas pilnībā trāpīja pa deniņiem, un Barača zaudēja samaņu vēl pirms pieskārās ringa grīdai. Lielākā daļa cīkstoņu pabeidz cīņu uz zemes, bet Saenčais pabeidz no gaisa, un nākamajam nokautam nebija vajadzīgs nekādas akrobātikas. Tikai viens sitiens ar kāju novietots perfekti. Nagbe bija pieredzējis un mierīgs, tāda tipa vīrs, kurš iztur līdz galam gandrīz pret jebkuru pretinieku. Saenčais no nekurienes izpildīja sānu kūleņu spērienu, ko Nagbe kaut kā izturēja, bet nebija iespējams izdzīvot visu cīņu. Saenčais izcīnīja uzvaru ar vienbalsīgu tiesnešu lēmumu un lika tam izskatīties pēc kaut kā ikdienišķu. Nagbe izturēja līdz galam, bet nākamais pat nepietuvojās. No paša sākuma Saenčais dominēja ar augstiem sitieniem ar kāju un precīziem džebiem, kamēr Freitas centās turēt līdzi viņa tempām. Tad Saenčais atraisījās. 10 tīri trāpīti sitieni pēc kārtas, bez žēlastības, līdz tiesnesim nācās iejaukties un apturēt sišanu.
10 sitieni, neviena atbilde. Bet, ja tas lika tev apšaubīt realitāti, nākamā izskaņa ir kaut kas tāds, ko dara tikai Sainčais. Gomba devās uzbrukumā ar pārliecību, domājot, ka viņš ir atkodis Sainčaju. Ideālā brīdī Sainčais precīzi iesita, un Gomba nokrita uz ringa grīdas, zinot, ka vairs necelsies. Bet, lai gan šīs beigas bija raksturīgas Sainčajam, nākamās balstījās uz pacietību un to, kas notiek, kad šī pacietība beidzot izsīkst. Dušs Santos izrādījās mierīgs, tehnisks un neatdeva pretiniekam neko par velti. Pēc vairākiem raundiem vēl nekas nebija izšķirts. Tad Sainča izvēlējās savu brīdi. Taisna spēriena rezultātā radās atvērums, kam sekoja postošs sitiens pa ķermeni, kas pilnībā izsita elpu, un Dušs Santos nokrita uz ringa grīdas, mokoties sāpēs. No pacietības līdz precizitātei, taču nākamajā izskaņā pacietības nebija nemaz. Diksons turējās, kontrolēja distanci un darīja visu pareizi, taču Sainčai visu laiku kontrolēja tempu. Sainčai trāpīja sitienu pa aknām, kas lika Diksonam nokrist ceļos. Tiesnesis pat necentās skaitīt. Pēc tam sitiens pa aknām lika Diksonam uzreiz nokrist ceļos. Tiesnesis pat necentās skaitīt. Taču nākamais pretinieks mēģināja viņu apturēt, un viņa paša ierocis kļuva par viņa bojāēju. D'Angelo kreisais āķis bija viņa labākais ierocis. Viņš to bija izmantojis visu cīņu, lai radītu distanci, un tas darbojās. Bet Sainčai to gaidīja. Tajā brīdī, kad D'Angelo metās uzbrukumā ar āķi, Sainčai jau bija ārpus viņa trajektorijas, preduzbrukot ar augstu spērienu, kas lika D'Angelo nokrist ceļos un lūgties. Viņa labākais ierocis kļuva par iemeslu, kāpēc viņš zaudēja. Bet nākamā cīņa nebija atkarīga tikai no vienas kļūdas. Tā bija par to, kā viņi izjauca pa daļām. Amikuči bija disciplinēts, mierīgs un grūti ievainojams. Viņam bija plāns, un viņš to īstenoja. Bet Sainčai bija cits plāns. Sainčai viņu vienkārši izjauca pa detaļām. Kombinācijas, gāzieni, pastāvīgs spiediens. Amikuči atteicās palikt uz zemes, tad sekoja ceļdala sitieni, un šoreiz vairs nebija iespējams piecelties.
Amikuči atteicās padoties un tomēr tika nokautāts. Nākamais cīnītājs mēģināja būt piesardzīgs, tas neko nelīdzēja. Bigdele bija piesardzīgs, labi aizsargājās un saglabāja disciplīnu. Bet tas ilga tikai apmēram 90 sekundes. Sainčai turpināja laust aizsardzību ar cerigala sitienu kombinācijām ķermenī, nežēlīgi un precīzi, līdz Bigdele vairs nebija ko aizsargāt un viņš nokrita ceļos, sāpēs. Bigdele mēģināja izturēt spiedienu, bet tika pilnībā pārbraukts. Nākamais cīnītājs mēģināja uzvarēt pārliecinoši. Tas beidzās vēl sliktāk. Melīdijs ienāca ar nodomu uzvarēt Sainčai, taču Sainčai viņu izmantoja kā boksa maisu, dauzot viņu ar sitieniem un spērieniem, liekot viņam asiņot visu cīņu. Tad Sainča izpildīja savu slaveno satvērienu un metienu. Bet tajā brīdī Melīdijas stāvoklis jau visu pateica priekšā. Tiesnesis iejaucās un pārtrauca cīņu. Melīdijas tika lēnām un visu acu priekšā sagrauts. Bet Abdulājevs domāja, ka izturība ir atbilde. Un Sainčais pārbaudīja šo teoriju raundu pēc raunda. Abdulājevs bija izturīgs, radīts, lai izturētu un turpinātu virzīties uz priekšu. Pirmajos raundos šķita, ka viņš varētu izturēt līdz galam, bet Sainčajam bija savi plāni, un viņš salauza viņu soli pa solim ar precīziem sitieniem pa ķermeni. Rauns pēc raunda, sitieni ar kāju pa aknām un ceļgala sitieni vēderā. Abdulājevs acīm redzams sāka izsīkt. Tad sekoja kombinācija, kas lika viņam apsēsties uz ringa drīdes, apjukušam par to, kur viņš atrodas. Sainčais izjauca Abdulājevu raundu pēc raunda, bet pret Fransuā viņam nevajadzēja raundus, viņam vajadzēja tikai vienu leņķi. Fransuā bija augums, agresivitāte un sākotnējais uzrāviens, taču visu laiku Sainčais meklēja pareizo leņķi. Kad
Kad viņš to atrada, pretuzbruku māķis trāpīja tik tīri, ka iznākums šķita gandrīz nejaušs. Tā tas nebija. Fransuā to negaidīja. Pēdējais vīrietis šajā sarakstā jau bija redzējis Sainčai iepriekš, taču tas viņam neko nepalīdzēja. Nūnes jau bija iepriekš cīnījies pret Sainčaju. Viņš zināja, kas viņu sagaida. Tomēr viņš atguvās. Vienu raundu brazīlietis izturēja. Tad otrajā raundā Sainča ar kreiso kāju izpildīja augstu sitienu, kas viņu nogāza ar vienu triecienu. Nūnes piecēlās. Alkuņu sitienu kombinācija viņu atkal nogāza zemē. Tomēr Nūnes atteicās padoties. Tāpēc Sainča izpildīja sānu apgrieziena spērienu, tikai lai atgādinātu visiem skatītājiem, ar ko viņi ir darīšanā. Trešajā raundā tas jau bija īsts meistarklases paraugs. Jautājuma zīmes spērieni, sitieni ar kreiso roku, ceļgala sitieni. Nunešs turpināja virzīties uz priekšu, un Sainčai turpināja viņam par to likt samaksāt. Tiesneši visus raundus novērtēja vienādi. Nekad nebija nekādu šaubu. "43 gadu vecumā Sainčai ne tikai uzvarēja. Viņš sniedza īstu izrādi. Sainčai nebija pats lielākais. Viņš nebija pats spēcīgākais. Bet neviens muay thai vēsturē nav licis šādam vardarbības līmenim izskatīties tik viegli.